tādus video. Izbaudiet to, kas notika Valmierā, ko es izbaudīju vairākas gadus. Nezinu, vai kādi skaņas vai kaut kur varēja dabūt. Tam laikam rokas man. Jūs redzat to adrenalīnu, kas tur notiekās, veči, bļa? Jo, man ir rota ārā, bļa. Tas ir adrenalīns, un tas ir smiltis, tas ir monografs. Monster Energy. Lielais plēs tramplīns. Lielais tramplīns ir redzēts. Tas lielais tramplīns ir, tas ir lielais kalnu tramplīns, kas nāk no karjeru lejā. 85 cm klasi šitā ir. Kosta liecina ārprāt. Šī ir 85 cm klase un šo klasi pārstāv 42 sportisti pie starta barjeras. Tas ir kaut kāds ārprāt, ka starta barjera krīt. Tas ir, ziniet,
Šajā vietā šo līkumu es jums rādīju un to kalniņu arī es jums rādīju visu, kas tur atrodas. Tur ir populārākā skatītāja vieta un šobrīd tur ir aizdaudz viss ar krūmiem un kā jūs redzējāt video klipā un tā viņi izskatās šobrīd un ļoti, ļoti žēl nosties, ka trasa tiešām tiek vienkārši aizaudzēta un redzēt, kādi tur lejā ir dubļi tajā vietā. Tur bija vienmēr bija mīgs tajā vietā un katru gadu un tad, kad palika atkal sausāks, atkal varēja normāli pabraukt, bet, ūdens bija virsū un bija ļoti, ļoti grūti braukt. Stīgam moči grima nostīm un jo mazāks mocīts, jo mazāk iespēja izbraukt, jo lielāks mocis, jo lielāk iespēja izbraukt. Tā ir Open klase, leģendārā Open klase, kurā startēja Leons Kozlovskis, Mairis Levans un vēl daudzi citi sportisti, kas piedalās mūsu Latvijas čempionātos, ārvalstu čempionātos un šitādi motokrossies, kas notika Valmierā, tas diez vai kādreiz var atkārtoties šajā skaistajā motokrosē, ko sauc par Pūļu motokrosē. Žēl taisi nosies, ka tādas gongas vienkārši paliek vēsturē. Un ļoti labi var dzirdēt mūsu motokrosa balsi Ēriku Fogeli, kas katru gadu ir mūsu mototrasē un priecē mūs ar savu skaisto balsi un runas veidu, un viņš izstāsta visu tik ļoti perfekti, kad viņš katru sportistu zina no galvas, un kā tad motokross bez Ērika Fogeļa? Tas nav motokross bez Ērika Fogeļa, tas ir pats, kas biatlons bez Kreipāna, teiksim tā. Sacīt jāsaka. Ir tāda sajūta, ka tas motokross notiek šobrīd trasē, jo šis vecais bērns, redzat tur, ko es jums rādīju video klipā, ja? Tas joprojām tur aug un šis lielais tramplīns, tas ir tas lielais tramplīns, kurā Artis Rasmanis pieskārtējies pasaules čempions, Nels komanda Sidecar motocross team kopā ar Kristeru Serģi. Tā, diezgan neveiksmīgs leciens bija un Artis salauza atslēgas kaulu un tas bija smagākais kritiens un tur ir vēl bijuši ļoti daudz gadījumi un teikšu godīgi, tā trasa ir piedzīvojusi un aizvadījusi tik daudz motocrossus, ka no 1900, ja nemaldos, no 1995. vai 96. gada es pieslēdzos šai mototrasei un es sāku palīdzēt šai mototrasei attīstībā un es katru gadu gāju un mēs tur borējām stabus ar dzelzs bori, ar ledus bori pavasarī, kad zemi sasalusi, ja? Ziniet, tas nav viegli. Zemi ir sasalusi, virskārt ir sasalusi, izdurt, iedzīt stabiņu, ja? Savilkt lentas, nostaigāt pa trasi, ja? Tas nav vienkārši. Tas ir smags darbs, kas nāk ar laiku un kur tu dari ar prieku un ar atdevi par to, kad motocross notiek un ir ļoti daudz cilvēku, kas skatās. Prieks par tādām gongām, kas notiek, šitādas notikušas ir un tiešām ir ļoti labi atcerēties to visu, kas ir noticis agrāk šajā leģendārajā mototrasē. Ja kāds vēl atcerās, kur vecā trase bija, ja lūdzu rakstiet komentārus un lūdzu nekādā gadījumā nekritizēt šito te, jo šī trase paliks atmiņā uz mūžiem laikam ikvienam motocross entuziastam, kas viņā ir braucis, kas viņas smiltis izbaudījis un kas tie dubļos ir pēries, vai ne? Tas ir vienkārši
tā ir mototrase ar X-iņu. Tur nav ko pielikt, ne atņemt. Šie saucās Quadri Open, kurā brauca leģendārais pieckārtējais pasaules čempions Sārtis Rasmanis, pēc tā, kad viņš aizgāja prom no Kristera Serģa. Par kantētāju viņš bija Kristeram Serģim visus 5 gadus, visus 5 titulus, kamēr viņus ieguva. Pēc tam Kristers ar Ārti izšķīrās, abi divi kā kolēģi, un katrs aizgājis savu pusi, protams, Rasmanis aizgāja. Rasmanis no sava vēl pēc tam brauca kvadros ar, un arī tad pēc arī kaut kādus 3-4 gadus varbūt nobrauca un arī nometa mieru, jo vecums nenāk viens, mēs visi paliekam veci un seniori aiziet pensijā un mēs jaunie nākam atkal klātīm un braucam tālāk un priecējam savus skatītājus. Protams, liels prieks par brāļiem Lielbāržiem, kuri, protams, mūs arī šogad priecēs un visus gadus, kamēr viņi sākuši braukt, viņi priecēs mūs ar blakusvāģu sacensībām, jo tā ir mūsu jaunā uzlecošā zvaigzne, kura nāk pēc Kristera Serģa un Ārta Rasmaņa. Un es ceru, ka tiem puikām izdosies iegūt tikpat daudz titulus un vēl vairāk. Tā kā skatieties, atbalstiet latviešus, brāļus Lielbāržus, piesakojiet viņu kanālam. Viņu kanāls arī ir YouTube'ā iekšā, un es domāju, ka latvieši jau tos jau brāļus Lielbāržus zina, bet jūs, mīļie skatītāji, kas man kanālu ir abonējuši, lūdzu, atrodiet brāļi, brothers Lielbāržis, and watch the videos and give it likes. And in this year in Latvia, okay. Lielākais vairums internetu veikalu lietotāju Un paldies, ka skatījāties, un ko jūs domājat par šo mototrasu un ieliekat laikus, un kā jums patīk mans runas veids, un visiem lai jauka diena, šodien aizbrauksim vēl kaut kur pabraukāties, pastīsimies vēl kaut kādas vietas, un ziniet, un lai visiem jauka diena. Čau! Fucking блядь.